Tiek veidoti pretraķiešu aizsardzības sistēmas elementi, kas mūs ļoti uztrauc, un mēs nepārtraukti par to runājam 10 gadus. Tas iznīcina globālo strateģisko spēku līdzsvaru. Jūs visi te esat pieauguši cilvēki. Jūs visi esat pieredzējuši jau 10 gadu strādājat informācijas sfērā, bet jūs visi klusējat par to. Pasaule klusē, it kā nekas nenotiktu. Mūs neviens nedzird, jeb dzird, bet tālāk netranslē. Un pasaules sabiedrība dzīvo neziņā par to, kas notiek, bet notiek ļoti nopietns un ļoti satraucošs process. Aļaskā un tagad Dienvidkorejā rodas pretraķiešu aizsardzības sistēmas elementi. Un ko mums uz to vienkārši jānoskatās, tāpat kā uz to, kas notiek Krievijas robežu rietumu pusē? Nu ne taču. Mēs domājam, ka mums atbildēt uz šiem izaicinājumiem, tas mums ir izaicinājums. Lai saprastu, kas tika pateikts, pirmkārt jāsaprot, ko Putina minētie strateģiskie spēki pirmkārt ir kodolspēki. Attiecīgi globālais strateģisko spēku līdzsvars, tas ir kodola līdzsvars. Kodola līdzsvara būtība ir sekojoša. Katrai valstī, ASV un Krievijai, ir tāds infrastruktūras un kodola ieroču arsenāls, kurš katrai no tām ļauj pretiniekam dot iznīcinošu kodola pretuzbrukumu. Pēc tam, kad otra valsts pirmā ir veikusi pilna apjoma kodola uzbrukumu. Tā kā neviena no valstīm negrib tapt iznīcināta, kaut vai kodola pretuzbrukuma rezultātā, kodola līdzsvars garantē, ka nebūs arī kodola uzbrukuma. Tas attiecīgi izslēdz, jeb maksimāli minimalizē intensīva kodola kara iespējamību un arī atklāta kara starp ASV un Krieviju iespējamību. Tas savukārt dod attiecīgas garantijas, kas nebūs liela mēroga pasaules kara un ka pasaulē valdīs relatīvs miers. Tiesa gan, šī iemesla dēļ valdošo kodolvalstu asās domstarpības bieži tiek risinātas ar citu rokām un trešo pušu teritorijās, kas izvēršas dažādos lokālos militāros konfliktos un jukās. Tā kā kodola līdzsvars ir izdevīgs visiem, kuri grib dzīvot relatīvi mierīgā pasaulē, tā ir skaitā abām kodolielvalstīm, tā arī nofiksēšanai starp PSRS un ASV tika noslēgts virkne militāru līgumu par militāro spēku līdzsvara uzturēšanu. Viens no šādiem līgumiem paredzēja kodolielvalstīm ierobežojumus veidot pretraķešu aizsardzības sistēmas, jo to esamība var daļēji vai pilnīgi izjaukt kodolīdzsvaru, līdz ar to radīt apstākļus bruņošanās sacensībai un kodolkaram. Lielai daļai sabiedrības, kura neizprot kodola līdzsvaru būtību, var šķist absurdi, ka pretraķešu aizsardzības sistēma, kura ir aizsardzības sistēma, var kādu apdraudēt. Šo apstākli propagandiskos nolūkos anglo-amerikāņi arī plaši izmanto. Tomēr tā tas ir. Ja kādai no kodolielvalstīm ir efektīva pretraķešu aizsardzības sistēma, kura spēj aizsargāt tās teritoriju no otras kodolielvalsts atbildes trieciena, tad zūd kodola līdzsvara galvenais balss, abu pušu bailes tapt iznīcinātiem no atbildes trieciena. Ja vienai pusē ir šāda pretraķešu aizsardzības sistēma, tad var nebaidīties arī veikt kodola uzbrukumu, jo ir zināms, ka atbildes trieciens tiks neutralizēts. Šī iemesla dēļ vienas kodola lielvalsts pretraķešu aizsardzības sistēmas veidošana ir tieši visnopietnākais apdraudējums otrai kodola lielvalstī. Citiem vārdiem sakot, ja ASV veido visaptverošu pretraķešu aizsardzības sistēmu, tad tas ir tieši Krievijas apdraudējums, un tas nozīmē, ka ASV gatavojas kaut kādu nākotnē veikt kodola uzbrukumu Krievijai. Tāpēc arī Krievijas prezidents saka, un ko mums uz to vienkārši jānoskatās? Nu ne taču. Mēs domājam, kā mums atbildēt uz šiem izaicinājumiem. Tas ir, Krievija attiecīgi veiks pretpasākumus, kuri tādā vai citādā veidā neutralizēs vai apies ASV pretraķešu aizsardzības sistēmu, vai arī padarīs to bezjēdzīgu. Un Krievija to darīs par katru cenu,
jo tas ir Krievijas un vairuma Krievijas iedzīvotāju fiziskas izdzīvošanas jautājums. ASV šādu pretraķešu aizsardzības sistēmu oficiāli un atklāti sāka veidot sākot ar Džordža Buša jaunākā administrācijas laikiem, kad ASV vienpusējā kārtā izstājās no līguma par pretraķešu aizsardzības sistēmas ierobežojumiem. Krievijas amatpersonas nepārtraukti publiski izsaka par šo faktu un par pašas pretraķešu aizsardzības sistēmas veidošanu savu visdziļāko satraukumu. Bet tas nekādi neietekmē ASV nostāju un politiku. Šis apstākļis arī ir galvenais Krievijas un ASV attiecību straujās sāsinājuma cēlonis. Jo dēļ tā, ka ASV atklāti gatavojas veikt kodolu uzbrukumu Krievijai, Krievijas amatpersonas arī vairs īpaši necenšas tēlot draudzību. Kādēļ ASV sāka veidot pretraķešu aizsardzības sistēmu? Dēļ šķietamā Krievijas vājuma, pēc PSRS sabrukuma un 1998. gadu jukām Krievijā ASV šķita, ka Krievija kā globālā lielvalsts ir norakstāma un attiecīgi var jau atklāti gatavoties izņemt kodoldzeloni no piebeidzamā pretinieka. Krievijas ekonomika un rūpniecība bija sagrauta, jaunu kodolieroču ražošana iespēja gandrīz likvidētas. Esošo kodolieroču kopapjoms saskaņā ar appusējo līgumu tika samazināts. Dēļ politekonomiskajām jukām esošo kodolieroču un infrastruktūras uzturēšana nenotika pienācīgā apmērā, kas deva cerības, ka pietiekama liela daļa palikušo kodolieroču ir lietošanai nederīgi. Šādos apstākļos pretraķešu aizsardzības sistēmas veidošana šita tālredzīgs un efektīvs solis pilnīgai un neatgriezīskai Krievijas pakļaušanai, jo kopējais kodolādiņu skaits, pret kuriem jāizveido sistēma, bija ievērojami samazinājies, ar tendenci laika gaitā samazināties vēl un vēl. Tādējādi pamatoti varēja cerēt, ka izdosies izveidot pretraķešu aizsardzības sistēmu, kura spēs garantēti un pilnībā bloķēt potenciālo atbildes triecienu, ja vispār juku pārņemtajā Krievijā saglabātu spējas tādu dot. Un pēc tam, kad šāda pretraķešu aizsardzības sistēma būtu izveidota, tad ASV ar sabiedrotajiem jau varētu uzstādīt Krievijai jebkādas kategoriskas un ultimatīvas prasības. Tā skaitā labprātīgi atteikties no kodolieročiem un veikt pašsadalīšanos. Ultimātu neizpildes gadījumā varētu draudēt ar kodolu uzbrukumu. Bet ja draudi netiktu ņemti vērā, tad varētu arī šādu kodolu uzbrukumu veikt. Anglo-amerikāņi šai ziņā nav nekāda morāla rakstura ierobežojuma. ASV ir vienīgā pasaules valsts, kura ir pielietojusi kodolieročus, tai skaitā pret lielu daudzumu civilpersonu, joprojām lepojoties ar to un ir nopietni gatavojusies veikt PSRS lielpilsētu, tai skaitā Rīgas kodola bombardēšanu, kad Padomju Savienībai kodolieroču vēl nebija. Jāatzīmē, ka virkne autoritīvu Krievijas ekspertu uzskata, ka anglo-amerikāņi, ja tiem radīsies iespēja nesodīti dot kodoltriecienu pa Krieviju, noteikti to darīs un nelīdzēs nekādas Krievijas piekāpšanās. Tas ir, ja Krievija izpildīs pilnīgi visas, pat visabsurdākās anglo-amerikāņu prasības, viņi pašās beigās tāpat veiks Krievijai teritorijas kodolbombardēšanu. Tas, lai citi baidītos un neviens vairs nekad neiedomātos apšaubīt anglo-amerikāņu globālās kundzības ambīcijas. ASV-Krievijas militārā konflikta sekas Latvijai. Vispirms, jānorāda, ka neskatoties uz lielākās daļas latviešu antikrievisko dabu, no anglo-amerikāņu skatu punkta visi latvieši ir krievi. Un Latvijas teritorija ir atšķēlusies Krievijas teritorija. Izejot no tā, latviešus un Latviju anglo-amerikāņu strateģisko plānu realizācijas gadījumā sagaida tāds pats liktenis kā Krievus un Krieviju. Starpība tikai tāda, ka latviešus anglo-amerikāņi uzskata par nederīgiem idiotiem, kurus var veiksmīgi izmantot cīņai pret Krieviju. Šī iemesla dēļ latvieši var necerēt uz kaut kādu anglo-amerikāņu žēlsirdību vai saudzību attiecībā pret sevi.
Angloamerikāņi latviešus pilnīgi noteikti kā lielgabalu dzīs kaujā uz pilnīgu iznīcināšanu. Angloamerikāņiem Latvija ir pretiniekam atņemts placdarms un bāzes vieta. Miera laikā informatīvā, diplomātiskā un maigā spēka kara vešanai pret Krieviju. Reāla kara gadījumā bāzes vieta karaspēka koncentrācija gan sauszemes karaspēka, gan flotes, gan gaisa un raķešu spēku. Šādas izmantošanas liels trūkums ir Baltijas reģiona militārā ievainojamība. Tāpēc šādi tas var tikt izmantots tikai noteiktu strateģisku un taktiku gadījumā. Vēl Latvija ir NATO dalībvalsts, kura robežojas ar Krieviju, kas ļauj to izmantot dažādās politiskās un diplomātiskās spēlēs, izmantojot to kā attiecību sāsināšanu vai pat kara iemeslu. Šī iemesla dēļ sabiedrotajiem var būt izdevīgi veikt Latvijas teritorijā dažādas provokācijas, kurās apvainot Krieviju. Visbeidzot, viens no ilgtermiņa kara pret Krieviju elementiem ir pilnīga haosa izraisīšana valstī, kas robežojas ar Krieviju, jo haoss kaimiņu valstī dabiski tieksies izplatīties arī uz Krieviju, destabilizējot to un sāsinot tās resursus. Saistot tās resursus. Šīs scenārijas tiek realizēts pat laban Ukrainā. Tas attiecas arī uz Latviju, un šī iemesla dēļ sabiedrotajiem var būt izdevīga pilnībā iznīcināt Latvijas valsts pārvaldes struktūras un vai pat izraisīt Latvijā pilsoņu karu. ASV Krievijas kodolkara gadījumā visa Latvija sadegs kodoliesmās jau pirmo kara stundu laikā. Pirmkārt, Krieviju iznīcinošie kodolādeņi neizbēgami atstās nāvējošu ietekmi arī uz Latviju. Otrkārt, arī Latvijas teritorijā kritīs abu pušu pretraķešu aizsardzības sistēmu notriektās kodolraķetes. Treškārt, Krievija var dot militārus triecienus pa NATO objektiem Latvijā. Kodola uzbrukuma Krievijai gadījumā tie var būt arī kodola triecieni. Ceturtkārt, Krievija var dot preventīvus militāros triecienus pa NATO objektiem Latvijā, ja tai ir droši zināms par neizbēgamu uzbrukumu. Šāda varbūtība ir salīdzinoši maza, bet tomēr pastāv. Ja NATO Latvijā būs izvietojusi kodolieročus, tad tie var būt kodoltriecieni vai to rezultātā var notikt arī kodolsprādzieni. Viens no labākajiem ASV-Krievijas militārā konflikta iznākumiem Latvijas iedzīvotājiem ir pēkšņi no rīta konstatēt Krievijas tankus Rīgas ielās. Šāds variants teorētiski ir iespējams, ja ASV-Krievijas militārais konflikts izceļas citā pasaules malā. Krievija nolem preventīvi neutralizēt NATO grupējumu Baltijā, un tas neizraisa kodola konfliktu. Tiesa gan šāda militāra konflikta scenārija varbūtība ir ļoti niecīga. Daudz, kas no augstāk minētā, tikpat lielā mērā attiecas arī uz angloamerikāņu Austrumeiropas vasaļvalstīm, jo īpaši tādām kā Rumānija un Polija, kuras jau ir piekrituši savā teritorijā izvietot ASV pretraķešu aizsardzības sistēmas raķetes, kuras salīdzinoši vienkārši transformējamas uzbrukuma raķetēs. Vladimira Putina izteikuma skaidrojušais tulkojums no diplomātu valodas. Un tā. ASV gatavojas kodola uzbrukumam Krievijai, kas mūs ļoti satrauc, un mēs nepārtraukti par to runājam jau 10 gadus. ASV pretraķešu aizsardzības sistēma iznīcina kodola līdzsvaru. Jūs visi te esat pieauguši cilvēki. Jūs visi esat pieredzējuši jau 10 gadus strādājat informācijas sfērā. Tāpēc jūs visu saprotat, ka tas ir ceļš uz intensīvu un izmisīgu bruņošanās sacensību, krastu starptautiskās situācijas sāsinājumu un uz kodola karu. Bet jūs visi nezin, kāpēc klusējat par to, lai gan pienākums ir kliegt par to visiem stūriem, mēģinot vest neprašus pie saprašanas. Pasaule klusē, it kā nekas nenotiktu, lai gan tās strauji tiek virzīta uz bezdebeni. Mūs neviens nedzird, jeb dzird, bet tālāk netranslē, un pasaules sabiedrība dzīvo svētlaimīgā neziņā par to, kas notiek. Bet notiek ļoti nopietns un ļoti satraucošs process, kurš var izraisīt lielus globālus satricinājumus un kodola karu. Aļaskā un tagad Dienvidkorejā rodas pretraķešu aizsardzības sistēmas elementi,
un ko mums uz to vienkārši ir jānoskatās. Tāpat kā uz to, kas notiek Krievijas robežu rietumu pusē. Mums ir mierīgi jāgaida, kad ASV būs pilnībā sagatavojusies kodoluzbrukumam Krievijai. Nu ne taču. Mēs nesēdēsim rokas klēpē salikuši un negaidīsim, kamēr mūs visus iznīcinās kā Ziemeļamerikas indiāņus. Mēs domājam, kā mums atbildēt uz šiem izaicinājumiem. Mēs domājam, kā novērst radušos draudus Krievijas fiziskai pastāvēšanai. Mēs domājam, kā atbildēt agresoram, mēs domājam, kā apiet viņa aizsargsistēmas un kā sevi drošāk un efektīvāk pasargāt. Tas mums ir izaicinājums, kā redzam, poļu, franču, vāciešu un citu zviedru bēdīgo pieredzi amerikāņu partneri negrib ņemt vērā. Mēs negribam atkal to uzskatāmi pierādīt, bet, ja būs nepieciešams, mēs to izdarīsim.